nodod asins, jo arī tādā veidā palīdz cilvēkiem. Tagad ir tāds nodoms, ka katrs vesels cilvēks vismaz 2-3 reizes gadā jānodod asins, tad pietiek. Ja visiem būtu tāda apziņa, ka man vienkārši ir jānodod 2-3 reizes gadā. Gadījumā kādreiz būs vajadzīga man asins vai man tuviniekiem, tad man būs arī tāda drošības sajūta. Tad arī man droši vien kāds cits palīdzēs. Es domāju, ka tā ir laba iespēja palīdzēt citiem. Tas ir tāds savas veselības kontrolas mehānisms, pārbauda asins šeit speciālisti un attiecīgi sniedz informāciju, ka kaut kas nav kārtībā. Labā griba. Kādam varbūt noder manas asins. Tā doma, ka tas kādam palīdz, nododot asins, motivē, vēlreiz. Es labāk jūtos pēc tam, kad es esmu nodevis asins. Jāpalīdz cilvēkiem nododot asins, kādam manas asins var palīdzēt. Kad no manis ņem asins, tad es viņus nododu. Es uzskatu, ka tas ir labs darbiņš, kādam tās asins var nodot, kādam tās ir vajadzīgas. Vēl ņemot vērā man negatīvs un tāda retāka asins grupa, kuru vairāk pietrūkst kādam. Pēc uzskatu jau kā pienākumu nodot tās asins. Kādam viņš droši vien ir vajadzīgs, būs vajadzīgs. Un kolektīva sajūta. Es domāju, ka jebkuram cilvēkam vajadzētu nodot asins. Man vairāk iedvesmē mani kolēģi, stāstot to, ka, ja regulāri nodod asins, tad uzlabojās pašsajūta. Pēc tam var dabūt garšīgs cepums. Iespējams, kādam tā var palīdzēt. Gan jau, ka var palīdzēt, ja? Tas ir galvenais patiesībā. Gadā cenšos 2-3 reizes, kad donāt dienas taisni. Labi, kad var kādam palīdzēt, jo slimnīcās nepieciešams pie operācijām. Ceļšķi ir kādas smagākas lietas vai kopienas operācijas. Var diezgan daudz asins jāmaina. Pašam bijis tas ir radniekiem. Es zinu, kā tas ir, ka svarīgi nodot asins un kādiem jautāt, ka tas ir nepieciešams. Man ir vērta grupa, izrādās. Un ir kad valstīs, protams, ir tāds aicinājums, ir tāda vajadzība un ir iespēja to darīt, tad tas ir jādara. Un kad vēl atbrauc uz to vietu, kur tu strādā, kur nekur nav jāiet, tikai jāatnāk ir, to var viegli izdarīt. Nav jābaidās, un vienkārši jādara.